izteiksmīgu regbiju. Dānija saprot, ka Latvija ir spēcīgākais pretinieks šajā grupā, un Latvija, protams, grib savas pozīcijas noturēt. Smags tvēriens perfekti padots Gundaram Grieķim, un šeit izvesta spēle līdz otrajai laukuma maļā. Pirmie 5 punkti Dānijas izlasē. Nu gan noformēts raks, izspēle uz laukumā. Līvo Kapiņš izdodas viņam tik garām vienmējām pretiniekam. Izspēle šeit uz Emīlu Balodi. Emīls Balodis dodas pēc piezemēm Latvijas izlasē. Tas arī tāds eksāmens Robijam Davidsonam, visticamāk, ka viņš dosies izpildīt šo sitienu. Visvairāk punktus guvušais spēlētājs Latvijas valsts vienībā Robijs Davidsons. Līdzjutēji arī aktivizē. Viņa tvēriens nogādā pretinieku zemē. Pārkārta piespēle un Ruslans Kotļevs. Mēģinājums vēl viņu noķert Dānijas izlases spēlētājiem. Ruslans Kotļevs pret 8 un vēl iespēja būt 2 punktus ar realizācijas sitienu. Robijs Davids, kas nodrošina labu pozīciju Dānijai. Iespēle ar kāju aiz pretinieka aizsardzības līnijas. Un tur Dānijas izlases spēlētājiem izdodas piezemēt, bet tiesnesim vēl jākonsultējas ar Sandru Lihovidu, kas tagad strādā no mums tālākajā laukuma malā. Un piezemē spēja veikt realizācijas sitienu. Latvijas izlasē 12 punkti, 43. spēles minūte. Precīzi tomēr, un Bokišs piezemējums nav ieskaitīts. Emīls Balodis vienpersoniski laužās Dānijas, aizsargājis, apturot Emīlu Baložu virzību uz priekšu. Bumba atspēlēt partneriem caur kontaktu zonu, raks noformēts, ļoti daudz spēlētāju iesaistīts, un tagad gan piezemējums tiek ieskaitīts par nožēlas Brūvis Vasiljenko, vēl joprojām atrodoties laukumā, iespēja uz Miķelu Jureviču, Miķels Jurevičs, un piezemējums, un Latvijai 5 punkti. Bet neizdodas iegūt vērtīgos metrus, zaudējumu teritoriju šobrīd nesot bumbu ar rokām. Dānijas izlases spēlētājs īpierē bumbā. Precīzi Jākims Nielsens. Tur arī tagad ir iesaistīta visa grupa cīņa. Iecelta bumba gaisā, Mols. Bumba sagāžās un bumbas kontroli joprojām Latvijai. Tur raujas uz priekšu, šķiet tas ir Kopens. Un Latvijas izlasē ir 5 punkti! Latvijas izlase! Latvija priecē savus līdzjutējus.